Kā tavuprāt, tu esi labs cilvēks? Ļoti daudz cilvēku, kur ir daudz sliktāks lietas. Citreiz man cilvēki saka, es tur iešu, spībēšu cigaretes un spēlēšu kārtas katlā ar vēlni. Jā, nē, tur nav nekas tam līdzīgs. Vai mēs būsim vispār tajā tiešām? Tas neviens 100% to nevar zināt. Bet Bībele nav vienkārši labas pamācības grāmata. Patrik, man bija tev viens jautājums par tavām domām par dzīvi pēc nāves. Kā tev liekas, kas notiek ar dzīvi pēc nāves? Personīgi es domāju, ka pēc nāves nav turpinājumu. Ir tukšums, melns. Tā kā katram individuāli, jā. Nu, es ļoti tā bioloģiski to skatos. Ja kāds nomirs, vai dzīvnieks vai cilvēks, tad šī dzīvība pazudus un kur tālāk var būt, vai tāda vēsela, vai kas, tad to es domāju, ka neuzzināsim nekad. Tu tici dvēselē? Es neticu, jo es to nevaru saskart, es to nevaru pieskarties. Visas tās emocijas, mīlestība, dusmas, tas ir vienkārši pilnīgs tāds ķīmisks sprādziens, kas notiek. Vairāk uz to liecos, jā. Okay. Tevi tas nemaz nesatrauc padomāt par to, ka visu, ko tu jebkad esi domājis, gribējis, iecerējis, mīlējis, ienīdis, priecājies par kaut ko, bēdājies par kaut ko, reāli jūtis tādu dziļu empātiju, tādu nopietnu, vai ne? Tādu simpātiju, empātiju vienalga. Tas viss aizies miskastē un tam nekādas jēgas nebūs bijušas. Jā, tas ļoti skarbi. Tā ir arī, tā arī izklausās. Es neesmu ļoti empātisks cilvēks, un man tas, kamēr es esmu dzīves, man svarīgi tas, kas man tagad ir svarīgi dzīvē, bet tālāk man nav īsti uztraukums tā doma. Kas tev svarīgs ir dzīvē? Draudzene, draugi, darbs. Let's go, draudzene priecājies. Jā, ļoti priecājies. jā. Tas ir labi. Jā. Bet jā, tā ir kaut kāds tāds garisks īsti. Es par to nedomāju. Tā ikdienā. Bet tu noteikti esi kādreiz padomājis par to, vai ne? Esmu vairāk, kad esmu uzaudzis, kad bērns vairāk bija, tas arī par to domāju un aizdomājos. Kāpēc tieši, kad bērns esi bijis? Tev vecāki ticīgi vai tev kaut kas tāds? Vairāk tā, kad bērns tu vēl iepazīst pasauli un tu mēģini saprast, kas vispār ir. Bet tad es sapratu, ka iedziļināties tajā nav man tik svarīgi, jo es neticēju, man tā ticība nebija, ka mēs nonāksim līdz tam punktam, ka mēs izzināsim, kas notiek pēc nāves. Droši vien izņemot pēc nāves, vai ne? Tad mēs uzzināsim. Tad katrs personīgi uzzināsim. Bet līdz tam... Jā. Interesanti, ka mēs cilvēki iedomājamies par tādām vispār lietām. Jo mēs neesam nekādi suņi vai kaķi, kas nekad par to neiedomājās. Mēs esam pavisam atšķirīgi no tiem suņiem kaķiem. Mēs iedomājamies par tādām lietām. Ja tu padomā, katra civilizācija, vai ne? Jebkura sabiedrība kaut kāda, kaut kādas ciltis kaut kur džungļos, vai ne? Viņi visi pielūdz kaut kādu dievu. Kaut kāda aizdomājās par kaut kādu reliģiju vienmēr ir bijusi. Jā, vai ne? Kaut kāda vienmēr ir bijusi. Un tas ir interesanti, ka tas ir tikai pie cilvēkiem. Pie dzīvniekiem tas nav novērojams. Labi, bet ja es tev pienākšu un tagad pateikšu, ka pēc nāves ir tiesa. Bībelē tā ir rakstīts, vai ne? Ka cilvēkam ir lemts vienreiz mirt un tad stāties tiesā. Viņš tiek tiesāts. Kā tavuprāt, tu esi labs cilvēks? Es personīgi vidēji gan jau, ka es esmu labs cilvēks, jo es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kur ir daudz sliktāks lietas. Jo, es uzskatu, es neko tādu... Salīdzinot tā kā ar Hitleru salīdzinoties, tas diezgan feins cilvēks. Hitleru varbūt tā. Bet tā ikdienā, es mēģinu nepiesārņot, es mēģinu būt tā kā labsirdīgs un uzklausīt citus. Es domāju, ka tas viduvējs. Bībelē ir arī 10 baušļi, droši vien es dzirdēju. Bet citos vārdos tu viņus vari saukt par morāles likumiem. Burtiski tāds checklists, ja tu esi šito izdarījis, tad tu esi labs cilvēks. Jā, vai ne? Tad tas ir tādi likumi, ir pat, kā tu saki, pat tiem, kas nav kaut kādās ticībās īsti, vai ne, tie arī atzīst tas likums. Viens no viņiem ir tāds diezgan skaidrs, tev nebūs melot. Cik tu reizes esi savā dzīvē melojis? Ļoti daudz, neesmu skaitījis. Kā sauc cilvēku, kurš saka ļoti daudz melas? Melis? Melis, pareizi. Un tas tevi padarītu par vainīgu? Par meli.
Pirmā, tā precīzāk. Tā ir grūti citreiz par sevi tā pateikt. Self-evaluation, paša tā kā izvērtēšanās nav slikta pa brīdim tādu veikt. Ja godīgs neticu, ka ir kāds cilvēks par bijis arī vēsturiski, kurš nav vispār neko darījis. Neko, vai ne? Tieši to, ko tu tikko pateici, tas arī ir Bībelē rakstīts, vai ne? Jā. Visiem trūkst dievišķās godības. Visi ir grēkojuši, visi ir novirzījušies. Bet no tiem 10 es vēl 2 paņemšu bez šitām. Okay. Tev nebūs zakti. Tu esi kādreiz kaut ko nozadzis? Kā bērns, jā. Kā bērns, tad tu sāki jau bērnībā. Jā. Ja kāds zaglis no manis nozog 1 eiro, tad viņš ir tikpat liels zaglis, kā viņš nozog 10 eiro. Zaglis zakšana, tas būtība jau nemainās. Jā. Un tas tevi līdz šim padarīta par negalīgu zagli. Jā. Vai ne? Jā. Okay. Un es paņemšu to 3. pēdējo. Paldies, tas bija ļoti patiess līdz šim. Un šitais būs tāds intīmāks. Tev nebūs laulību pārkāpt. Zini, ko tas nozīmē? Es varu... Seksuālas attiecības ārpus laulības. Seks pirms laulības, seks ar kādu citu, kamēr tu esi laulībā. Bet skaties, ko Jēzus teica. Jēzus teica, ka ja tu pat skaties uz kādu sievieti un iekāro viņu savās domās, seksuāli iekāro, tad tu esi ar viņu laulību pārkāpis savā sirdī. Tad jau priekšā es tikpat labi kā laulību pārkāpis. Jā, makes sense. Jā. Tas kādreiz skatījies, kādu sievieti iekāro? Es vēl nevaru. Es neesmu laulāts. Jā, ārpus laulības. Tas arī ir pirms, ja tu neesi laulībā. Tas ir ar to cilvēku, ar kuru tu neesi laulībā. Jā. Es to nenosodu, Patrik. Tas varbūt uz mirkli tā izskatās, bet es esmu tajā pašā līmenī, kur tu esi tikpat. Jā. Vai ne? Bet tu man ar mutes liecību esi atzinies, ka tu esi melīgs zaglis, kas laulību pārkāp. Tas tā izklausās ļoti bargi, bet tā ir. Jā, tieši tā, vai ne? Bet patiesība tāda viņa ir. Tu vēl joprojām domā, ka tu esi labs cilvēks? Atkal, kas ir sākuma teica, ka salīdzinoši, jā? Salīdzinoši. Tāpēc, kad arī... Bet salīdzinot ar šitiem likumiem? Jā, jo, kā jau arī mēs pieminējām, ka neviens nav nemelojis, neviens arī. Es domāju, ka jebkurš kā bērns kaut kādu konfliktu vai ko ir nozadzis arī vai ko. Es domāju, ka tas ir, cilvēku tādā dabā. Un salīdzinoši ar citiem es vēl joprojām domāju, ka es neesmu noteikti sliktākais. Jā. Tas, ko tu visu tikko pateici, principā reāli sakrīt ar Bībeli. Bībeli saka to, ka visi ir ļauni, visi ir grēkojuši, visi ir pārkāpuši, un ka tas ir mūsu dabā iekšā. Jā. Droši vien esi dzirdējis to foršo Bībeles stāstu Ādams un Ieva no sākuma. Tad, kad viņi apgrēkojās, tad viss apgāzās otrādāk. Jo Dievs viņus radīja labus, ar labām tieksmēm un labām vēlmēm, bet kad viņi divi izdomāja apgrēkoties, tad viss apgāzās. Tagad cilvēkos parādījās iekšā tāda grēka fabrika, kas grib grēkot, kas grib darīt ļaunas lietas, zākt, izpatikt vai kaut kā vienkārši izkulties cauri situācijām savā labā, vai ne? Nedomāt par citiem un tā tālāk. Viņi grib šitās lietas ļaunās darīt, laulību pārkāpt, zakt, melot un tā tālāk. Tas, ko tu saki, tas tā sakrīt, bet grēka alga ir nāve, Bībele arī saka. Saproti, ko tas nozīmē. Piemēram, tu aizej uz darbu, tu pastrādā, un attiecīgi tam, kā tu pastrādā, tu saņem algu. Vai ne? Labāk, sliktāk, nekādu, vai ne? Un tiesas dienā mēs saņemsim savu algu. Dievs tiesās pēc katra saviem darbiem. Un ja tu tagad nomirtu, tev nav apsolīta rītdiena. Un tu stātos Dievu priekšā. Kā melīgs zaglis, kas laulību pārkāp. Un ir arī pārējie 7, kur tu arī droši vien neesi ieturējis, vai ne? Tu būtu vainīgs vai nevainīgs? Pēc Bībeles nosacījuma būtu vainīgs. Jā. Debesis vai elle? Ja vainīgs tajā elle. Elle, vai ne? Visi gali savākās kopā un tad skaidrs, ka uz elle, jā. Tas tev nemaz nesatrauc? Nē. Jo, es neesmu ticīgs un es ļoti pieturos pie zinātnes, pie bioloģijas, un es neesmu tas cilvēks, kas ies un runās sliktu par cilvēkiem, kuri tic, bet es vienkārši, man nav iekšā tas, kad es gribu ticēt tam tieši šai reliģijai. Varbūt ir kaut kāda pasaulē cita reliģija, ka mums gribētu ticēt, bet citādāk nav stāsts. Jā. Tev tas nesatrauc, bet paņemsim, noliksim tevi tādā situācijā,
ka tu esi tajā tiesas zālē. Un tevi nosoda vēl, tev kaut kādas emocijas, kaut kādas tāds... Tu jau negribētu nosēdēt visu mūžu šajā dzīvē cietumā, iedomājies pēc tam vēl. Nu, fiziski, ja es iejustos tādā tēlā, ka es būtu nonācis tādā tiesā, nu, protams, tā kā tiesa ir tiesa, un ja es esmu tas slikti darījis un man nosūta cietumā, kā teicu, tad, protams, ka es nejūtīšos labi, jā. Bet tas ir... Es nezinu, vai tu pamanīji, bet mēs divi šitā nesam iznākuši. Mēs nenākam ārā tikai saulainās dienās ar cilvēkiem, un mēs arī lietainās dienās, tāpēc, ka... Jūs turat cilvēkus te lietu? Jā, mēs viņus tur jā, bet mēs to darām tik tāpēc, ka es nevaru iedomāties, ka tu nonāc ellē. Es nevaru iedomāties, ja tevi tagad nosodītu uz mūžīgu ieslodzījumu, kaut kādus niecīgus mazus 70 gadus nosēdēt. Nu, ja tu salīdzini ar mūžīgu. Tāpēc es nevarētu iedomāties, ka tu, Patriks, šodien, ja tu šodien nomirt aiziet uz mūžīgu pazudināšanu. Ja es teicu, ka tu būtu zobu trīcēšana un kaukšana, tad nav vieta, kur tu gribētu, kad tu pats aizēji. Citreiz man cilvēki saka, es tur iešu, spībēšu cigaretes un spēlēšu kārtas katlā ar vēlni. Nē, tur nav nekas tam līdzīgs. Tas ir diezgan tāda, mēs esam apstājušies, nonākuši līdz tādai diezgan bēdīgai depresīvam punktam, ka tu esi tādā situācijā, kur, piemēram, es nezinu, vai tu esi šofers vai tu brauc ar mašīnu. Nu labi, tad tu sapratīsi, iedomājies, tu pa to ielu brauc ar mašīnu, vai ne? Tur drīkst braukt uz 50, bet tu brauc uz 200 km/h. Un tu notriec 10 cilvēkus. Nu, tāpēc tu biji dzēris, tev bija pilnīgi pie kājas par visiem, vai ne? Nu labi, visas kameras ir pieķērušas tev, policija tev pieķēra, tagad tu uz tiesas zālē. Viss tava stunda ir pienākusi, viss tavs galējais sods tik parādīts. Un tiesnesis tev parāda, tu varbūt jūties, ka tas nemaz nebija nekas tik slikts, vai ne, ko tu izdarīji, vai ne? Bet tiesnesis tev teiks, es tev tūlīt parādīšu, cik tas bija nopietni. Tev ir tāds naudas sods, ko tu nekad nevarētu samaksāt. Es nezinu, kas tā par summu, 100 miljārdi vai kas, vai ne? Vai arī mūžīgs ieslodzījums cietumā. Gan jau labi, jā. Samaksā un arī vai ne? Bet tā ir tava situācija šobrīd, tas ir diezgan depresīvi. Tu esi kādreiz dzirdējis kaut ko Dievs ir izdarījis, Dievs kā tiesnesis ir izdarījis tavā labā, lai tev nebūtu jāiet uz elli. Kā es personīgi esmu dzirdējis, ka Dievs kaut ko ir izdarījis? Jā, vai tu esi kādreiz dzirdējis kaut ko tādu, ko Dievs ir izdarījis, lai tev personīgi nebūtu jāiet uz elli? Nē, es domāju, ja es būtu reliģisks cilvēks, ja es ticētu tam, tad es arī varu uztvērt vai dzirdēt to, bet... Nu, zini kā, man liekas, visi neticīgie, visi tie, kas visvairāk pretojās ticībā, ir dzirdējuši šito 100 reizes, vai ne? Man liekas, visa pasaule šito ir dzirdējuši, bet ne visi zina šito vienu lietu tajā visā. Un ja tu to varētu satvert, tad tas varētu izmainīt pilnībā visu tev. Tu pārkāpi likumu. Tu tagad esi tiesas zālē, tev ir sods, kuru tu nekad nevarētu samaksāt, bet Jēzus, viņš ienāca tiesas zālē un viņš samaksāja to sodu tavā vietā. Tagad tu vari būt brīvs, vai ne? Visi ir dzirdējuši, ka Jēzus atnāca un nomira pie krusta. Tu to esi dzirdējis. Bieži vien cilvēki nāzā krustiņas un apkārt Jēzu. Visi zina par Jēzu Kristu krustā sīstu, visi to zina. Bet ne visi zina to vienu lietu, ka viņš aizgāja tavā vietā pie krusta nomira. Tam bija jābūt tev, bet Jēzus to tavā vietā paņēma. Nu, tici vai nē, tu saki to, ka tu netici kaut kādai pēc nāves dzīvei vai kas tam līdzīgs. Bet ja es tev, piemēram, pateikšu, ka man šeit ir somā iekšā dators, vai ne? Man uz muguras ir soma, tur ir iekšā dators, vai ne? Un tikai tāpēc, ka tu netici tam, ka tur ir dators, tas neizmaina to faktu, ka tur ir, vai ne? Tāpat tās ir ar to pēcnāves dzīvi, vai ne? Tas, ka es saku to, ka nav dzīves pēc nāves, vai ne? Tas nenozīmē to, ka actually nav. Tas patiesībā, es pat tev pateiktu, pabrīdinātu, tas ir liels gamble. Zini, ko nozīmē gamble? Tāds azarts. Jo, ja nu beigās ir elle, tad tas ir tas, kur tu nonāksi, vai ne? Bet ja nav, tad tu un mēs neviens nebūsim neko zaudējuši. Tāpēc es tev pat ieteiktu pavērot šito un paskatīties. Bet tu teici iepriekš minēji arī par to, ka tu vairāk esi uz to bioloģisko, par to zinātnisko, vai ne, uz to pamatu. Tu esi kaut ko izpētījis, kaut ko paskatījies tajā visā? Tā kā kas tieši, kā viss radās? Pasties uz šitiem kokiem, pasties uz visu un... Nē, nu, es
tik tālu neesmu skaties to aizvēstures. Es vairāk pēdējā gadsimta tur izgudrojumu, datorzinātni un tādas lietas. Bet es nezinu, es neesmu baigi pētījis. Jo es domāju, jo tālāk iet tas laiks, jo, protams, ir grūtāk to vispār aptvert. Tā kā, piemēram, visumu vai jebko tādu, mēs vienkārši pašlaik ļoti daudz ko nezinām. Un es to uzsveru to, ka tas varētu būt arī tāds gamble, kas tur tālāk ir vispār, vai kas kādreiz bija ļoti, ļoti, ļoti sen. Tas ir tāds gamble, bet ja mēs to nemākam vai pierādīt, vai kaut kā zinātniski skatīt kaut kādus tos klūzus, kas tā kā varētu būt, tad neesam tik tālu tikuši vienkārši kā cilvēks. Jā. Domā, kādreiz tiksim līdz tam? Kaut kad atklāsim vienkārši visu, ko var atklāt, vai ne? Kā ir radies viss, kā viss. Kāds asteroīds neietrieksies zemē, varbūt, jā. Ja es tev pateiktu, piemēram, kāds tev ir pierādījums, ka šito telefonu kāds uzbūvēja? Kāds man pierādījums? Kāds tev ir pierādījums? Kā tu zini? Tu taču intelektuāli zini, ka to telefonu kāds uzbūvēja. Jā, zināt, ja pa ļoti maziem posmiem nāca tīpaši kara laikos ļoti attīstījās kara tehnikas, kas arī bija saistīta ar elektroniku. Un tad, es domāju, loģiski var izprast to, ka čips no čipa un tad izdomāt, ka uztaisīt mazāku čipu un ielikt mazākā ierīcē un touchscreen, un tas viss tā kā pakāpeniski nāca ar zinātni un ar izgatavību. Bet interesanti ievērot to, ka tā evolūcija, par ko mums visbiežāk skolā māca kā patiesību, nepiepildās nekur. Nekur nav redzama, nekur nav piepildījusies. Tā ir. Pavērot. Šitais ir tas, ko es daru. Es esmu mazliet iestudējuši to lietu. Un daudzi citi to arī ir izdarījuši. Evolūcija vispār nav novērojama. Tā kā tu teici, novērot. Zinātnieciskā metode ir novērošana, atkārtojamība vai ne. Ka tu to vari novērot, bet tu evolūciju, tāda veida attīstību, tu nekur nevari novērot. Nav nekur. Tieši par bioloģisku, ko tu domā? Visu, jebkuru. Es nerunāju par adaptāciju vai uz tam līdz, bet evolūciju konkrēti vai ne. Okay, Tas ir tas, ko mēs šitien gribējām atnākt. Mēs gribējām pārbaudīt, vai tev ir tā kā izpletnis uz muguras. Tas ir salīdzinājums. Ja tu būtu šobrīd degošā lidmašīnā, un es redzētu, ka tev nav izpletnis mugurā, es ar slapju pieri pienāktu tev vecīt, visi jau ir sen izlekuši, visiem pārējiem ar savu izpletni, tev vajag izpletni, paņem izpletni uzvelc, vai ne? Bet ja tu man pateiksi to, ka es izlekšu ārā, pats paplivināšu savus rokas, vai ne, es pats tikšu galā ar visu, vai ne? Tas, man liekas, nedaudz citādāk, jo, izlasot, tu zini, kas tev sagaidīs. Fiziski ir gravitācija, ir zeme. Un Jēzus ir teicis, bet tas, ko mēs esam iepriekš runājam, ka tas ir gamble, lai mēs būsim vispār tajā tiesā, bet neviens 100% to nevar zināt. Un tur ir tā lieta, ka Dievs, lieta ar Dievu, ka viņš ir mūs radījis, lai mums būtu tās personīgās attiecības ar viņu, vai ne? Viņš mums atklāja nākamās lietas. Viņš mums ir atklājis to, ka viņš vienu dienu nāks un tiesās šito pasauli. Tiesās katru vienu cilvēku savā vārdā, Bībelē. Tas ir, es viņu lasu pēdējos 3 gadus gandrīz katru dienu, vai ne? Un atkārtoti viņš sauc cilvēkus uz atgriešanos no grēkiem, atgriešanos no melošanas, zakšanas un laulības pārkāpšanas. Bībelē rakstīts, ka pieņem Jēzu, gluži tāpatās, kā tu pieņemt izpletni. Es tev gribu dot izpletni, ja tu viņu nepaņem, tu man saraudinās vecīt, ja tu beigās nomirsti tajā lidmašīnā. Es gribu, ka tu dzīvo beigās, aizvei, apreci savu draudzeni un tā tālāk. Vai ne? Tas ir tas, ko es gribu redzēt tavā dzīvē. Es ticu, ka Bībele tā globāli pozitīvi ļoti ietekmē cilvēci, jo pieturēties pie labiem darbiem un negrēkot, tas jau nav globāli slikti. Es jau neko nenoliedzu tādā ziņā. Bet Bībele nav vienkārši labas pamācības grāmata. Lai gan ir arī tas, bet tas nav tikai labas pamācības. Tie ir vārdi, kas izglābs tavu dvēseli. Ne tikai šajā laikā. Viņš tev dos piepildījumu. Ir tāda lieta, ka mēs visi esam ar tādu caurumu mūsos iekšā, ko var aizpildīt tikai un vienīgi Dievs.
tas ir tas, kam mēs esam paredzēti, lai mums būtu attiecības ar Dievu, un tad pēc tam tālāk arī ar cilvēkiem. Un tas ir tas, ko Dievs tev grib dot. Viņš grib tā kā piepildīt tavu trauku, ierunājies tādu sātu sajūtu tev iedot, vai ne? Un arī pēc tam tev būs mūžīgā dzīvība, nevis pazudināšana. Un tas ir tas izplatnis, ko es tev gribēju šodien piedāvāt, un tā ir tava izvēle. Es nevaru tev kaut kā piespiest pārliecināt vai kas tam līdzīgs. Tā ir katra cilvēka individuālā izvēle. Parunāt, jā. Padomās par šito? Es padomāšu, jā. Es arī, Nav nekas svarīgāks par to. Jūs arī varat padomāt par to, ko es teicu, un no manas puses. Es esmu daudz domājis, pie rakstām galdiņu daudz sēdējis un domājis. Tāpēc mēs esam cilvēki, katram gan uzskati, gan ticība. Bet patiesība ir viena. Patiesība ir viena. Uzskati var būt dažādi, bet 1 + 1 būs vienmēr 2. Neatkarīgi no tā, kā cilvēks domā. 1 + 1 būs vienmēr 2. Jā. Un es tev atstāšu ar šitiem Jēzus vārdiem. Viņš teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Padomā par to. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš nebija tikai kaut kāds parasts cilvēks, viņš bija Dievs. Viņš bija Dievs atnācis paņemt tavu sodu savā vietā. Viņš uzņēmās tavu sodu, lai gan pats nekad nebija grēkos. Mēs drīkstam par tevi aizlūgt? Droši.